Protams, kur nav iedomājams šis pasākums, tā kā es noteikti priecāšos jūs satikt un redzēt arī. Bet šīs dienas pasākums mēs īstenībā noslēdzam ļoti interesants un tāds jausīgs nots, proti ātrēs randiņš. Un šajā randiņā jūs šeit būsiet kopā ar Daci Briedzi Zālīti, kas ir Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētāja. Daci, lūdzu skatuves, un es nododu skatu tavās rokās, un viss, kuri vēl nav aizgājuši prom, un vēl ir drosmīgi būt šeit šodien ar mums kopā, vai ne? Labdien visiem! Šodien mūsu karjeras randiņā es iedošu nedaudz tādu, kāpēc vispār tas šodien notiek un kā tas šodien notiks. Es gribu tādu nedaudz stāstu, lai jūs saprastu būtību plašāk. Pēdējos 2 gadus es dzīvoju Londonā un mācījos, un es sapratu vienu lietu, kas ir tas, kas mums Latvijā pietrūkst. Mums pietrūkst drosme uzdrīkstēties. Un mēs esam pieraduši visos tajos formātos uzstāties, kur tev ir prezentācija, kur tev ir zināms formāts un drošības sajūta. Bet es jums iedošu tādu interesantu informāciju. Londonā, piemēram, uz vienu amatu, uz kuru man likās es varētu konkurēt, kas bija biznesa attīstības vadītājs, tur konkurss bija 4600 pieteikumu, kas bija pieteikušies uz šo konkursu. Un redziet, pie tik milzīgas intereses, pie tik ļoti piesātināta darba tirgus, kas šī gadījumā 4600 mūs ir Latvijā ciemi, mazpilsētas, kuros nav tik daudz iedzīvotāji. Tad nevienmēr personāla vadītājiem ir iespēja runāt ar katru vienu cilvēku individuāli. Un man Merita arī dzīvo Londonā, un viņa bija uz vienu darba interviju, kur darba intervijas formāts bija 6 cilvēki, kas ir, tā kā viņi gāja 6. Ir personāla vadītājs, kas intervē, un tie, kas atbild, ir 6. Un viņi tiek nolikti tā kā šeit priekšā, kur sēž krēslos, tiek uzdots jautājums, un 6 cilvēki var atbildēt, kā viņi vēlas, kurš vēlas, ko vēlas. Un tas personāla vadītājs skatās. Viņš skatās, ko? Viņš skatās, kā tu atbildi, viņš skatās, ko tu atbildi, viņš skatās, vai tu ir drosme izsisties ar šiem 6 cilvēkiem. Un redziet, es vēl vienu jautājumu uzdevu, man abi bērni Londonā strādāju, un es abiem uzdevu vienu jautājumu. Kurš no skolas mācību priekšmetiem tev šobrīd palīdz Londonā atrast darbu? Noliekam malā angļu valodu, bet kurš no mācību priekšmetiem? Un ziniet, kas palīdz Londonā atrast darbu, tas nav obligāti Londona, tas ir iziešana ārpus Latvijas teritorijas, un mēs skatāmies tie darba tirgi, kur tas tirgus ir piesātināts, kur ir liela konkurence. Palīdz darbu atrast, drosmi uzdrīkstēties, drosme saprast, kas ir man kavā, drosme viņus noformulēt, tieši noformulēt. Un bez tāda izplūduši, bet tieši kas ir tā mana vērtība, ko es varu piedāvāt tev, darba devēju, un nekautrēties. Mums kādreiz jauniešiem, ko es vērtu, un arī pieaugšiem, mums ir kauns. Kauns pateikt, ka mums ir organizatora talants, ka mēs mākam saorganizēt lietas laikā un kvalitātē. Tas ir milzīga prasme, kas tiek pieprasīta jebkurā organizācijā. Līdz ar to tas, ko es šodien aicinu uz karjeras randiņu. Neatkarīgi, vai tu esi skolnieks, tu esi pieaugšais, tas, kur šeit ir, kur gribētu vienkārši sev pačelendžēt, latviski runājot. Vienkārši atnākt uz sarunu, mēs jau nevaram 3 minūtēs visu dzīvi izrunāt. Bet es esmu izveidojis dažus jautājumus. Mēs viņus varam uzlikt varbūt uz tāfeles, ja? Palūkt tos jautājumus. Kur mums ir jautājums, jā. Un šis ir tāds, ko jūs varat padomāt paši, arī tā, ka jūs būsiet vieni paši bez kādiem karjeras skolotājiem un konsultantiem. Ir ļoti svarīgi, kas ir tas, par ko tu gribēji kļūt, ka tu biji mazs. Bet tas mazs, ka tu biji tik mazs, kas ir 3 gadu mazs, tas. Un padomājiet, jūs vienkārši tā uzlikt uz pauzes un padomāt, jūs pēkšņi saprast, ka jums bija kaut kāda specifiska interese. Vai jūs kaut ko darījāt ar tādu lielu prieku, ka jūs spēlējāties, un kādreiz cilvēki saka, man bija jaunieši, kas ir teikuši, es gribēju būt kosmonauts. Ideāli.
Bet maziņš nezin, ko nozīmē kosmonauts. Arī mēs šodien nezinām īsti līdz galam, ko tas kosmonauts nozīmē. Bet tas, ko mēs varam paprastīt, ko tajā tavā toreizējā bērnu prātā nozīmēja kosmonauts. Un tas, ko tu toreiz maziņš gribēji, īstenībā ir ārkārtīgi svarīgi tālāk profesijas izvēlē nākotnē. Es pateikšu, kāpēc mūsu skolu sistēma norullē tevi tā ar to programmu, ka tā, kad tu pabeidzi savu skolas programmu, tu vairs nezini, ne, ka tu kosmonauts gribēji būt, ne kas tu gribēji būt, tu esi apjutis un nāc uz karjeras konsultāciju. Bet tā, kad tu biji mazs, tu īstenībā ļoti labi zināji, juti un faktiski tos savus īstos iedzimtos talantus tu juti. Otrs, par ko var padomāt, kas ir tie, varbūt tādi 2 topa mācību priekšmeti, kas tev skolā padodas, jo viņi tev padodas tie priekšmeti kaut kādu iemeslu dēļ. Vai nu tev ir prāts tāds, vai tavs intereses par to, tur ir arī īstenībā diezgan labi, ko padomāt. Un tad nākamais, ko es kādreiz vienmēr saku, tā, kad tu aizēji mājās, tu vienkārši gribi atpūsties. Kas ir tas, kur tev acis piesienās? Vienalga, vai tas tur telefonā tu skrullē, vai tu kaut kādu, es nezinu, gāji pa ielu un kaut ko pievērš uzmanību, bet kam tieši tu pievērš uzmanību? Kas tas ir? Un tu pievērš uzmanību ne tāpat vienu, tu pievērš tāpēc, ka tev tas sirds tajā vietā ir. Un varbūt tu nemāki noformulēt, un varbūt tu neesi mācījies šobrīd par to, un varbūt tev ceļš ejams uz to, bet tev acis piesienās visu laiku pie kaut kā. Un tas ir svarīgi, ja? Un tad nākamais, kādreiz mēs kā gribam iet kaut kurā virzienā, bet kaut kas tev tur bremzē pa vidu. Un kādreiz ir kaut kāda sīka informācija, kas pietrūkst, un kādreiz ir kaut kāda pārliecība, kas nedaudz pietrūkst. Tāpēc tie, kas jūt, ka gribētu tādu karjeras randiņu, laipni aicināt, un man ir no karjeras asociācijas valdes Ilze, uz Šācka Priekuli arī valdē, jā, ko es gribu pateikt, jā, Ilzītes